Sisto 123. Vakar Cisteri. Sisto 1, 2, 3. Visam īpašā vietā ar Kārlu un Emīlu. Man droši vien nevarēja dzirdēt. Es aizmirsu mikrofons paņemt, tāpēc ceru, būs pietiekami laba skaņa. Mums attīstās tehnoloģija uz otru puses, laika mēs sākām ar mikrofoniem. Un tagad mēs telefonos vienkārši kā kāds otrais podcasts Latvijā. Tas būs fine jack. Jā. Vienkārši pisa record un būs normāli. Kaut kāds 15. podcasts, kur čāļi runā uz kaut dīvānu. Jā. Un divas super skaļi, viens kluss. Jā. Ko kalām mēs izmainām, gan jau būs ok. Jā, esam atbraukuši Jēkabpili. Mēs esam DJ Kravitz behind the scenes. Jānis šobrīd spēlē. Jā. Labi mūziņam, skanīgas tās dziesmas. Tas tusiņam atbilstoši ļoti tādi visu kaut kādi klasiskie hīti, bet ar tādu baigo. Reāli, piemēram, mēs ar Ivaru, pat mēs esam melomanieki, varētu teikt, mēs piedalāmies, varbūt mēs... Varbūt mēs esam 121. vietā no 130 grupām. Bet mums reāli patīk tas, ko Jānis spēlē. Jā, tie melomanieki, tas tāds azars, tu aizēji, un varbūt mēs īstenībā nezinām. Un visu laiku vienkārši lamājas, kas to klausās vispār? Jā, kas tā pa Nigeru mūziku, kas to zina? Nē, to mēs zinām. To burtiski ir 100% hitreiz. Literally, bet tur ir kaut kāda tā kā stulbi, kaut kāds britu roks. Es nezinu, kurš ir britu. Es zinu tikai Strokes un Arctic Monkeys. Tev tā kā liekas, ka tas ir Ed Sheerans, un tad pat tā kā pēc tam, ka revīlo, tas kaut kāds melnais šķiet. Jā, tas ir melnās sieviete. Tik laikam, ko dziesmu, kas aiziet tā kā viral TikTokā, ko tā kā labi, tā skanīgi hip-hop dziesmu. Un tad atklājas, ka rēsnes džingers, baltais, viss tāds. Es jau neklausījos. Ja tu vajag pie kāds gangsta mūzikas, tāds, kas tas beigās. Kāds fujieks, ko piekauj skolā, tas viss izmaina tā mūzika. Tā mūzika sliktāk šliet. Vajag, lai ir tā kā baltais resnes ar face tats, un tad visiem patīk. Tā kā Jelly Roll. Tas kāds, padomā. Viņam ir insane tagad. Bodijs, jā, bet viņam arī ir milzīgs tāds izaugsme. Varat padomāt. Es nezinu nevienu dziesmu, tas kaut kas, kas amerikāņi. Viņam visu publiku tā kā white trash. Jā, man nav naudas, jā, es pīsu viski, bet pie vēlna tu dzīvo vienu reizi mūžā, kaut kas tāds. Un viņš ir inspirational. Viņam tāda... Parasta balss. Viņam tāda kā apaļīga fujeka balss tāda. Viņš ir ļoti rēsns un viņam ir face tāds arī, tā kā noteikti uzmeklē pēc tam Jelly Roll. Sagad paskatīšu. Viņš ļoti patīkams, pastarīt. Bija kāds video, ka bija viņa koncerts, un tad rāda zinām, ka viņš zied, un viņa publika viss tāda, vienkārši pusē daļa no zobiem nav tāda. Viņiem savu welfare naudu, ko viņi dabūja, viņi tādu flipošu par 2 Jelly Roll biļetēm tāds davāja. Jā, viņi iepazinās ar repu ar Jelly Roll. Viņš skatās, viņš neskatās hip-hops. Jā, es nezinu, kāds viņam žanrs. Tikai country kaut kas līdzīgs. Sāk jaunu rekordingu. Jā, tā varētu būt bijis. Bet, viņam ir milzīga izaugsme. Es viņu redzēju pat kādā UFC vai nekur ir Trumps. Viņš bija filmājis Stallone. Jā. Seriālā tajā, ka Stallone kaut kāds mafijnieks. Viņš tēloja sevi, viņš bija kā Jelly Roll. Jelly Roll, jā. Kas ir Jelly Roll? Tas ir žēlējis kaut kādus hotdogs. Tas ir, manuprāt, būtiski tā kā... Jā, viņš ir esens. Nes būtu Belly Roll. Nē, bet tā kā, manuprāt, tas apzīmē, tā, ka tev ir, nezinu, pāri josas vietai pārkrājas, tad tas ir Jelly Roll. Jā. Jelly ir kaut kāds veida ēdienas, tā kā peanut butter and jelly, un roll ir tā kā maizīt. Izskatās kaut kāda baiga amerikāņu tā kā lietas. Tas ir slangs. Un šis tā kā Action Bronson, bet tikai tāds nasty. Bet nē, es redzēju to viņa seju pirms Volt reklāmas, un esmu redzējis. Jā. Bet es joprojām gribētu zināt, kā viņš izklausās. Jā, un viņš bija kaut kādā tie UFC eventā, un tur bija Trumps un Joe Rogans un visu, un tur arī viņš tur sēdēja. Tur pat netālu, tā kā viņš ir pašos ešalonos. Es teiktu, ja tev patīk, tev amerikāniskam patīk UFC, tad labi iespēja, ka tev patīk Jelly Rolls, kas līdzīgi tie tur. Tu klausies viņu uzlādēt, tā kā pre-game uzlādējies un ar čomiem skatēties cīņu kopā. Jā. Viņš ir inspirational, viņš māca to, ka, lai arī cik tu esi fucked up,
Tā kā viss ir ok, vecīt, tu esi Viņam pieņemts. tā dziesma Take Me to Church. Nē, tas ir Hoziers, man liekas. Kā tu nezini Hozier? Mums bija arī Melomānos Hoziers. Vai arī kā sauc... Tā nav pat tā mikrofons. Kā sauc to... tas tur... Shape of You. I'm only human after all. Tā Tas ir ļoti Jelly labi Rolls. dziesma. Nē, mēs neesam dzirdējuši. Latvijā nav izskanējis nevienu Jelly Roll dziesmu, bet viņam YouTube droši vien ir 200 miljoni katrai dziesmai. Viņš ir inspirational. Viņš ir inspirational, bet amerikāņiem tikai. Viņam bija kaut top dziesma, vai I'm just a fucked up, vai kaut kas, I'm just a loser, bet... jā. Viņš ir tā kā, tagad Suicide Boys fani, iedomājies, kaut kas līdzīgs būtu. Tā kā emo, bet pieaugušiem čaļiem. Kam ir 42 gadi un 4 sīkiem, tu ienīsti viņus visus un savu sievu vajag ienīst. Tu viss būs kārtībā. Bet tu gribētu mīlēt. Tu klausies viņu, kad tu taisies nošaudies tāds, bļād, nu labi, vēl vienu dienu, pohuj. Vēl vienu dienu es pagaidīšu. Paldies, Jelly Roll. Patīn tālāk. Mums labas pagaidīšu uz vēlēšanām. Ja manējais vinnēs, tad būs moši viss kārtībā. Tas labi, paldies, Jelly Roll. Viņš ir maga? Man liekas, neoficiāli. Viņam viss fani. Viņš varētu būt maga. Viņš noteikti neteikt, ka viņš atbalsta kaut Kamala. Vai viņi klausījās neteikt, ja divas lietas, ko es mīlu, Jelly Roll mūziku un Kamala. Tas vispār ne. Tu nebūtu, bet tu nevari skaidri teikt, ka Kamals atbalstīt. Viņam ir tā brāt visu, vai ne? Bet Jelly Rolls vai viņš ir īsts cilvēks, jā, normāls. Jā. Man liekas, viņam bija kaut kāds apcietināts, nezinu, 25 reizes, bet viņš nekad nav izsēdies cietumā. Vai bija, bet es domāju, kā tev tik daudz apcietināt? Tas ir fake, tas ir to labels attiecīgi. Ja tev jau, teiksim, tu pālī aizmiedz uz soliņu, tu esi apcietināts un tu izglumi palaidi vaļā. Bet, ja tu vari teikt, man apcietināja 25 reizes. Amerikā arī ir štāti, kuros, ja tu J-Balkot, tev var arestēt. Varbūt viņš kaut kā aizbrauc uz štāti, J-Balkot 25 reizes, un tad viņam bija baigais lors uzreiz. Man liekas, Kārls vienreiz aizmigs soliņu. Mēs kaut kur gājām, mēs bijām bišķi tā kā iedzēruši. Tu vienreiz puķu domāji pie McDonalda aizmīgi. Tā bija uz brīdi tā bija. Man vienkārši bija bālais. Es paņēmu kaut vienu vai divus pafus, un man bija uzreiz bālais. Es varēju, man ir jāapsēžas. Mēs ziemā stāvam rindā pie vecerīgas McDonalda. Un tā kā vienam tā, kur Ivars, viņš puķi domā, vienkārši ar kārsti rokās ir ieguldījis. Man paliks slikti, bišķi, sorry. Pēc kaut fenta fujek izskaties vienkārši tagad miedzas iet laikā. Bija grūti tajā brīdī, bet beigās sapēda maķīt, palika labāk, Jā, bet Kārs, viņš gāja pačurās, viņš kaut kur pazud. Bet man bija tas pats, man tikai sākās bālais, apsēdos un tāds labi, es paņemšu pēdējo enerģiju, lai tiktu mājās. Es vienkārši aizpēc mājās, man liekas. Jā. Jūs gājāt kaut kur tusēt, un es aizpēc mājās. Jūs gājāt kaut koncertu. Mēs gājām, man liekas, tajā vakarā bija tas kaut kāds Rīgas laika, kaut kāds tus tajā lielajā telpā. Tas, kur tas... Pēc kura pazuda rītaps. Tur, kur viņš stāstīja, ka viņš tajā kādā metālī staigāja apkārt ar kādu anonimus masku. Jā. Gāja pie meitenēm. Nē, viņš likās tā kā kaut kāds pilnīgi mad from power. Viņš tā kā bija, es nezinu, viņš kaut kāds sēnas lietoja vai kā. Un viņš bija tā kā šefs tai visai mājai. Un viņš, es atceros, tur ienācis kaut ko. Man piezvanīja Omīti tieši. Es aizgāju satikt draugu tur. Un es runāju ar Omīti, viņš man pienāk, viņš man bļauj kaut ko. Viņš sabiedēja man Omīti, burtiski. Šie filozofs baigais. Un viņš kaut kādā mētelīs, pat nezināja, kas viņš ir. Bet jā, pēc tam viņš pazina. Un tagad ir Rīgas laiks ir nobankrutējis par laimi, jā, tā kā laikam, ka vairs pat nebūs. Par laimi? Es nezinu. Varbūt tas ir labs žurnāls. Es neesmu baigi lasījis, bet man patika estētika. Jā, nav nevainas. Es ņēmu atpakaļ savus vārdus. Jā. Bet viņš laikam vairs nebūs, jā. Būs jauns. Arī, cik saprot, tur bija intervijas reāli ar interesantiem cilvēkiem. Jā. Nē, mums noteikti vajag droši vien vairāk Rīgas laiks un mazāk kaut jauns LV. Tagad Rīgas laika interviju vietā ir G-Spots. Jā. Kurš arī ir pauzīts, ne? Es kādu laiku neesmu skaties, pēc, ka viņam vienu brīdi tur visas intervijas bija jāvieslīt pirktas. Jā. Tā kā bija interesanti, kad vēl kaut kāds šitas te, kā viņi sauc, Godmanis bija un Pauls. Jā, bet arī tā Paula intervija, tā kā, un tajā Paula kadrā,
Viņam fonā vienkārši kaut kāds, gambling, betsafe, tā kā neona zīme, visu laiku spīmās, jo tas cik ļoti tā nosita vaibu. Maestro un Rēmons Pauls. Pats maestro, jā. Mums jāuzaicina maestro Rēmons Pauls. Kamēr viņš šo dzīvus, jā. Viņš šmigu iedzer mums. Viņš jau bija beigas buhātais, viņš atmet. Viņš bija, jā. Bet Viņš beidz 80. jau. Tad var, ka Vilnis 80. beidz. Viņi može buhāja kopā, kad viņi... Varbūt. Vilnis noteikti ar Paulu. Jā. Es domāju, viņš to būtu izstāstījis. Viņš atmet 80. Viņam bija kaut 72 gadi, kad viņš beidz buhāt. Jā. Viņš diezgan nobuhātos. Es atmetu alkoholu, bet labi, tu 72 gados atmetas diezgan tev Viņš sadzēries, ka viņam uzrakstīja visas labākās dziesmas. Jā, viņš tagad izdomāja labas dziesmas, bet viņš nespēja uzstāties koncerts, viņš bija blackoutā. Viņš savācās, ja tur spēlēs uz dziesmas, bet tu nevar jaunas izdomāt. Bet kas nav aizrādis, vēl kāda Nora Bumbēra laikam bija baigāt zārāja, ne? Nopietni? Bija visi padomu Latvijā. Bet bija kaut kāda viena no šitām aizrādes dziedātājiem, kas tā kā laikam reāli līdz nāvei nodzērās. Bet, un arī, es tagad vārdu neatceros, bet es atceros, ka skatījos kaut kādas live performance un var redzēt, tā kā reāli uzblīdus, tā kā šmigas un tas acis, konkrēti. Tas ir tādiem ritīgiem padomju kodējiem, ka tu kādu etilu spirtu atjauc ar ūdeni un kod iekšā. Tas labākais vizuāls izskats bija, ja tu esi tāds skinny fujeks, bet tas super uzpampušs sejas. Tas vienkārši tāds jelly roll. Ja tas vienkārši bija apaļīgs fujeks uzpampušs, viņš vienkārši tās uzēdies, viņš tas tievs, bet uzpampušs sejas, tas alkohols. Jā, ja nemaldos, varbūt tā bija Nora Bumbēra, man arī negribās sajaukt. Jā, protams, ja Nora Bumbēra tiešām man priekš man ir golds. Mīļi cilvēki, jā, kultūrā, bet es atceros, bija viena ar diezgan traģisku stāstu no estrādes. Tāpat kā gandrīz Jelly Roll, vai ne? Viņš var gandrīz. Tā bija Suicide Boys, vai ne? Viens tā viņiem bija sajūtas prātā, bet tad viņš beigās saprata, ka tā nevar. Viņi ir soberi tagad? Jā. Tiešām? Jā. Viņi ir soberi. Domāju, es tā kā sobero ap un pasēju spogulī, to ķip kaut kāds pimps uzstvēts seist. Tu esi skrīms. Tagad ar šo visu mūžu jādzīvo, bet labi, vismaz nauda ir. Ne, viņam beigās kaut kā sagāja, tā kā viņam beigās ļoti labi sagāja. Jo man reāli, es sakā, pirms daudziem gadiem man ritīgi apnika tā viņa skaņa, man likās, un gan jau, ka visiem apnika. Jā. Bet tagad kaut kad izrādās, ka ar kādiem drifts tiktokeriem viņi ir still around, ķipa, un bigger than ever. Jo, man liekas, funks viņus atgriez riktīgi. Jo viņiem ir tāds funk beati, vai ne? Tā kā man liekas, tas ļoti viņiem sagāja. Tagad ir funk, jo agrāk viņiem bija, tagad viņiem kaut kādam Mīrēs taisīt, tad viņiem bija funks, bet... viņam visu laiku ir bijis tāda funka. Kādi 666? Man vienkārši tā kā tas, kā viņi izklausās. Tas ritīgi nobesīja. Man ļoti nokriņķo, bet es paklausījos atkal nesam, tā kā baigi netraucējumi viens. Ir ok. Es no tā laika, ko es ik pa brīdim, tas ir Cold Hearts paklausījos. Jā, tad viņš man tā nekad nepārāk, jā. Tāds rocker. Jā. Es fangu bišķi klausījos, ja tas pats, ko jūs domājat, ka bija tie Ukraiņu video pirmie, ko viņi mēģināja drones uz galvas krieviem. Viņus laika likt tās tos beats apakšā. Man vienkārši tā ielikt galvās, kā šo mūziku stilu sauc, vienkārši likt to playlist tāds. Ja to saistās, ka tu meti drones kādiem vaķņiem uz galvas. Tādi kā funk vai funk? Funk vai kaut kas tāds. Tagad tas tā kā... Man liekas, jā. Viņam tas tagad beatainis tāds. Beatainis? Agresīvs kādos. Agresīvs. Jā. Jā, bet tas skrims, lai viņš sajūta prātā, viņš domāja, ka viņi izseko visu, un tad viņš saprata, ka, jā, man vajag... Tas bija garais tievais? Tas bija garais tievais, jā. Tas nebija Ruby, kuram ir eņģeļa valsts, jā. Man patīk īstenībā, viņi tas nav slikti. Bet visiem kaut kur apakšā liekas, ka viņas izseko. Kad tu stāstīji, ka maziņš tev likās, tev visi ievilks. Man šodien mašīnā man spīdnēja tālās uguns, kad man sekos. Kāpēc viņi brauc aiz tevis? Aiz manas pusēm bija tālie uguņi. Jā, vai nu apdzenu, vai brauc lēnāk. Kāpēc tieši? Viņš ļoti tuvu un spīdina tālās uguns. Iela likuma, nevis CSD, bet ko tā auto vadītāja likuma, tu nevar mergeot šitā, un viņš no kur tur seko iesēžas. Kā tu nezini šito, bet ne, viņš beigās nomīs no mums un nogriežās. Samīzās, jā. Pēc 50 metriem. Bija John Kravitz, viņš samīzās, jā. Jā, man dažreiz uznāk tā sajūta, tā kā viņi tā kā instinktīvi kaut kā, un man izsako, ko ir tumsāķi. Ļoti reti, bet dažreiz ir tā, tas sāk iet ātrāk, ķip. Jā.
Tas jau man ir, teiksim, ja tu buhā 2 dienas, tad 2. dienas vakarā tu paliec tāds, tā kā mentāli tāds. Tā kā jocīgs, viņš tiešām ir tāds, viņš man seko tās, man jābeidz, tā kā es nevaru 3. dienu, tad jūti, kad paliec tāds, tagad tev delīrijas sākās jau pēc 48 stundām. Tas sākā sējiet kopā ar to manu teoriju, ka tu no šmigas pa geju paliec. Tas ir iespējams, varbūt, jā. Jo ilgāk dzer, jo lielāk iespēja, kad pēc Tev paliks pohojumi. Tev būs klāt, jā. Viņam vienalga, ko es daru. Impuls, ķipā, necēs. Impuls iznāk ārā. Es tik ilgi nekad neesmu nodzēris. Tev jāapmēģina, varbūt atklās sevi. Viņš izpēc 2 vīnglās, un man atkal sākās geju līdzi. Jā, jums arī baigi gribās gejoties. Mēs tieši esam Jēkabpilī 3 čeki vienā numuriņā. Jā. Tā ir. Tieši kokaīns, bet kaut kas padarīja to geiskāk. Man vienkārši skatos uz tiem kaut kādiem dzērāju bombžiem uz ielas, man viņi noteikti visi ir pīpsūkājuši. Nē, bet es kā, lai siltāks būtu ziemā, vai kaut kāds. Tas ir par kādiem 50 centiem. Viens bombžu seksa ekonomika. Es man 2 bombžu, kur tad dojot. Arī tie vidi pie origo. Būs, tas nav gejs, mēs viens otram tās. Bet arī tas vidi ir ļoti daudz vidi, kur pie origo. Jā, bombžu seksa, jā, gejs. 7 no rīta, vienkārši viss tādu pamodušies, iedz darbi, kaut 2 fuļu. Pie pulksteni lejā tādu. Tā kā gaļo, nu es neskatās. Mums vēl nebija kādā praidā, un tie nebija actually praida cilvēku bet bombžu, jā. Viņiem sajūta klājusies, es tā kā tas ir tagad kā ir sabiedrība. Nu labi, jā, ok. Jums liekas, ka jūs lepni esat, jums nav bail. Pasēt, šis nākot, jūs bailīs Toms iekpalsināšu pie pulksteņa. Lielākā pulksteņa Rīgā. Centrālajā stacijā, protams. Bija vismaz viens cilvēks, kas iebrauca vilcienu tikko no citas valsts, jau iziet laukā, tāds, jauna diena, tikko pamodos. Es iebraucu no Maskavas, tas, te arī. Viņš izmoka naku, viņš tas, nekad vairs uz rietumiem, tu pat vienu pietru, tu izkāps laukā, tu sūkā uz ielas, tas ir viss normāli. Man likās, tas ir tikai armijā. Ir sā. Jā, Krieva armijas homoseksuāls ļoti smieklīgs tāds, bet tas nav gejs, nahu. Jūs visu rietumos nesaprotat. Viņus tikko iesauca. Un tāpēc mēs viņus, pisam. Tas izklausās diezgan gejs. Nē, tas nav gejs. Tu esi gejs, jo tev liekas, tas ir gej. Tas tādā seno grieķu veidā, tādā kā cool veidā. Mēs esam romieši no. Jā, mēs skolojam, Bizantija. Jā, protams, boss. Tieši tā, jā. Jā, bet tiem kaut kādiem tā kā tādiem baigi, kā haitas testosteronu fuikiem, piemēram, Maiks Taisons, viņš arī kaut kā sassy izskatās. Viņam bija tas viņam ir lisp. Nē, bet viņš tur teica kaut kāds samo, viņš teica, ka viņš tā kā bīfoja vien bokse, šo sojas to pisīs, līdz tu man mīlēs pēc. Jā, viņš pateica. Fuck you till you love me, faggot. Viņš pēc Jake Paul arī kaut ko pateica tāds, tur tā kā, tu izties tāds, bļā, ko es tur seksīgs. Jā, viņš tas nezinu, vai tev sīsta vai, bļā, skulpsīt vai visu. Samīļot. Bet es viņam piestāju, ja tu esi tās veco laiku fuiksās, un tas tiešām tās veids, ka, es tev kā sievietes atskaļ, ja godīgi, man gribēs to pīsi, tu esi blondiem, gariem matiem, es pat tev kā čalu neskatu, tā kā tas no viņa neizklausās pat gejs, tas un viņam, plus es viņam tas līdzpēc, viņam vienīgām, viņš vienīgais, ka teikt kaut tā teksts, tas nav baigi dīvaini, tā kā viņam piestāv. Jā, mēs esam viņu pieņēmuši, kāds viņš ir pat ar... Mums Jones zona. Jones, ok. Ko, Jānis? Čau. Halo. Atnāk tev sabildēt? Mēs atnāksim, bet pēc kaut kādas pusstundas, ne? Nu, varbūt tur ir action. Viņš atnākat man sabildēt un nomet. Aizējam. Mūsu saimnieks pasaules lejā viņa nobildēt. Jā, mūs iepriekšēji, neteiksim iztraucēja, bet mūs pasaules lejā. Bija ļoti, es priecājos, ka mēs aizgājām. Bija crazy, mēs iedzējām tequila shots, mēs izdzējām kokčiku, mēs ietusējām riktīgi pie Jāņa mūzikas. Noteikti aiciniet Jāni uz savām dzimšanas dienām, kāzām. Viņš uzgaisīs riktīgi ballīgi. Vispār šautās klubam Luīza, Jēkabpilī. Ļoti labs klubs. Labi kokteļi, laba atmosfēra, labi cilvēki. Labi gauda dabujām.
Mēs labi cīnījāmies. Mēs uzvarējām. Tā kā mēs zaudējām, bet mēs uzvarējām. Bija tā, ka mēs cīnījāmies, mēs dabījām pa galvu, bet mēs tā kā mākslas kāpājāmies. Tagad vislabākais būtu kauķiem, kur zaudēja, kā Latvijas, bet, tu māks, liek viņam cīnīties. Daži teikt, ka mēs uzvarējām. Kādam ir zilāts? Nē. Tā kā bija, ka mūsu spārti, viņa bļietie džeki, nakuļ ceļās tālāk, kājās. Viņi nepalika pie zemes. Jā, es no Kuldīgas tā ibļā. Bļā, viss cieni. Es no Mārupes, bļā. Jā, un tad mēs sapratām. Viņi neticēja, ka no Mārupes. Šis no Mārupes, bļā, spārtam dubultā viņa. Bagātākais kvartāls Latvijā. Atņem apals. Es tikai kaut kāda Garkalna bagātākā. Varbūt kaut kāds šis te Baltazars varētu būt. Jā. Baltazars. Kur bija Garkalna? Garkalna ir, jūras krastā, bet... Es pat nezinu tādu. Šis tik bagāts. Jā, tas ir kaut kāds ekskluzīvais. Kaut kāds divas mājas apskatiem. Latviešu P.D.D. Jā. Es nezinu neko par to. Man šķiet, ka Garkalna bija, jo tur vēl bija kaut kāds prikols, ka tur normāli tax relief or some shit. Es šaubos, ka kaut kāds tax relief Latvijā kaut tā random cienotā. Bagātākie kvartāli. Tur minīmu nāko, ķipā, ozolniekos. Es biju bērns, kad es šo informāciju esmu uzņēmis. Tev vajag upgradeot. Varbūt novecojis. Varbūt vecajos labajos laikos. Bet kad tik nav kaut kāda tax relief Liepājā kaut kādā vietā? Bet es nezinu. Garkalnē nevar būt, bet Liepājā var būt. Kaut kas tur Liepājā labs ir, es dzirdēju ziņās, kaut kas viņam sanāca ar... Nē, roks ir miris, man liekas, Liepājā, ne? Kur ir kāds jauns rokeris? Kurienes ir Galvanovskis, piemēram? Viņš nav no Liepājas, vai ne? Viņš nav Vecrīgs. Viņš nav Vecrīgs, jā. Vecrīgs. Jā. Piedzima Vecrīgas, kādā klinikā. Vecrīgā ir kāda klinika? Varbūt. Zemdību nams. Jā. Pie Nemīra piena tā, kas pa ceļam ir blakus tajā. Piens nav vispār kur citur galīgi. Nē, tas zemdību nams ir pie piena ceļam. Miera ielā. Jā, vai pie Miera ielas. Tā nav Miera ielā. Jā. Bet Luiza ir ļoti labi. Tur ir biljārdu gals arī. Tur ir tas, kur tu iepist uz punktiem. Jā. To vajag paprovēt. Mēs nezinām, vakar beigās. Es nezinu, tā kā, ja tur ir vietēji apkārt, labāk nevisināt koloks. Atkal sanāk skauties. Tu uzsāc vienkārši. Jā, mēs jau atšķilojām beigās, es visu čili, mēs saprotam, tā kā, jūs darat savu lietu, mēs daram savu. Plus, jau nezinu, kas pirms tev sit kaut kāds puieks, es savu meiteni atnācu kopā, viņš dabūja 850. Tu uzsūd 850. Es uzstāju 999 kā parasti. Viņa meitenēs, wow, viņam bija vairāk nekā tev. Viņš man viņai tagad pagalvi iedošiem cilvēkiem. Jo te ir tā, ka tas, kas vairāk uzsit, tā kā meitenes reiz bija. Jā, man bija tik maz, ka mani nesits. Šitā nav jēga. Jā. Es neesmu pat vienreiz pamēģinājis, man tiešām bail uzsist un būs maz. Un tā kā, tas ir bailīgi. Bet tur ir atkarīgs arī, kā ir kalibrēta tā mašīna. Nu jā, tas ir galvenais aspekts. Nevis pats spēks. Viss kārtībā. Jā. Es uzsitu, man liekas, esmu sīts tikai, kad bija Dāvis, Bāliņš un mums divi fuieki bija kas tājas video un tam līdzīgi mēs aizgājām uzsist. Man bija kaut kas, 850 vai kaut kas tāds, un visiem bija kaut līdzīgi vai bija šī mazāk kaut kas tāds. Un tur vidējais kaut 810, tas laikam vidējais. Tā atnāca kaut vienkārši jaunieši, un visiem kaut 905. Fuck, tā kā, bļā. Mēs actually visi esam, bļā, tas fuck. Nē, bet, es skatos, viņiem bija cita tehnika, tā kā viņi zina to, ka to tā kā, tas, kā to jāsalā, dabūs uz to vienu punktu, tieši lielāku punktu skatās. Viņi, bļā, YouTube video skatījās. Kā viņi sit, tā kā šita? Nē, man liekas, ka labākā tehnika, tu maksimāli atslābinies un pēdējā sekundē savalc visu. Bet īstenībā, ka labāk tu sākumā, tu tā kā māks uzvilcies pašā sākumā. Un visu inec aizkustības pa vienu sitienu. Tā kā, piemēram, boksā. Tev gāja boksā. Jā, tur tā kā, lai spēcīgi, labi, tā arī negribu teikt. Tas ir eksperts, milzīgs sāks testot, es vienu ziemu pagāju, bet palielam tā kā ātrs sitiens. Nav boksā, ka tu sit tā kā atvēr plaukus un tu beigās uzsit tikai. Vai tu uz laiku tā kā maksimāli savilkt? Nē, protams, ja tu mēģini labi, nevajag tā... Izblamēsies vēl. Jo mūsu skatās boks community. Kristaps Zuts ir tā kā, viņš vienmēr skatās šo podcastu. Mēs jūtos kā tā tipiskā mazpilsētas balva. Mājas Briedis skatās, jo... Kas Mairi? Māja, tev ir izlases DM no Māja, tev ir gatavs izaicināt. Tas saka, ka viņš neizdzīvos 6 raundus ar viņu kopā. Viņam reāli nepatīk tavs vitamīni. Viņš saka, tā vitamīni. Vitamīni
visu cieņu boks karjerai un politiskiem viedokļiem, bet vitamīni ir sūds. Es respektēju to visu Jake Paul hujāt. Tas bija labi. Bet tie vitamīni, vecīt, tas ir viens solis pa tālu. Jake Paul hujāts man patika. Jā, viņš ir to tetovējumu uztaisīja. Kāds vitamīns? Vitamīni nešūt, ko Jake Paul, ko milzīgi. Viņš burtiski, viņš sacerēja kaut dziesmu un uztaisīja tetovējumu, kas ir solis par daudz varbūt. Ja tu nevari tetovējumu, ķipa, labi, es viņu izdzēsīšu. Jā. Tu vajag vismaz aizkrēsot, tad nākamo, ko tu izdzēsīši. Kāpēc viņš uztavēja? Viņš tiešām uztavēja, jā, ko. Kāpēc? Jā, tāpēc, ka tas ir tā kā vēl viens solis, kā viņš pamanīs. Jā, viņa likās, viņam kaut loha čoma teica, ja tu uzsāc tetovējumu, tad viņam jāpieņem tos izaicinājumus. Un tu nopelnīsi, bet, piemēram, 2 miljoni, vismaz, moši pat 5. Kāpēc viņš normāli pelnīja no cīņām bez Jake Paula? Viņš gribēja vēl bišķi. Viņam bija varbūt slikti menedžeris. Viņam sieva. Viņš likās tāds, kas nemāk ieguldīt naudu tālāk. Viņš samanīja $500,000, pēc pusgadās man akšķi nekas vairs nav. Viņš visu naudu ieguldīja kaut kādā, Krievijas sapnīķi. Viņš visu ielika... Krievijas firmīs, kā privāta banka. Viņš ielika visā... Kādās Gazprom akcijās 2022. gada janvāra sākumā. Šis uzies, viss pērk gāzi no viņiem. Krievi baigi bulliši. Jā, tas bija mīnus 98,6%. Cik man paliek? Tu vairs nevar pārdot ar akciju tirgus nav. Tu esi mīnu, to jāsūt vēl 2015, lai būtu pa nulēm. Jā, bet šis, protams, joks, tad noteikti tā kā. Jā, mēs, tas bija tā kā light-hearted. Jā, nē, tiešām, jo es ļoti gribētu redzēt māju šeit, un it kā mums Liena šomaz teica, ka viņi palīdzēs mums sadabūt, tā kā es ceru, ka viņi ir uzrakstījis Mairim, un esmu ļoti excited, tiešām tāds grants būt pie mums, un varbūt arī Džeks Pauls atnāk. Kas zina? Īstenībā. Jā, vai ne? Viņš jau... Tev nevajag tuvāk, tu mikrofonu likt. Nē, viņš skatās pēc līmeņiem. Okay. Jā. Džeks Pauls, mēs būtu bagāti. Tā bija mūsu pēdējā tēma, ka mums pasaules lejā Jānis bija Jake Paul cīņa, kur es tiku skamots. Personu, ja zini, ka Jake Pauls, es nekad neikatīšu uz viņu skamu. Viņš zināms kā skamers. Es, kad taisījos, iet gulēt, kad uz 3 naktīs, mēs tos oņķi, bet cīņa taisnās pēc Paula sākās pēc 10 minūtēm. Es nu labi, ja sākās, es pastīšos. Es uzspiežu, kaut vēl viena cīņa, moškos hajauts. Viņš vienkārši teica, tev sākās šitajā laikā, beigās vēl 4 stundas to paiet. Tas ir vienkārši main kārtas. Jā, bet viņš jau tā kā, viņš saka, sāksies šitajā laikā. Un viņš jau zina, ka visi skatāšos, labi, vēl viena cīņa. Es beigās, kad uz 5 naktītās, es biju tik dusmīgs, ka man skamoja, bet es nevaru iet gulēt, jo es biju ļoti nokaitināts. Es skatos 6, bet tikko sākās, es skatos to cīņās, tā nav cīņa, tā ka vienam cilvēkam ir 60 gadi. Otrs ir jauns, labs boksis, kas visu dienu boksējās un ņem steroīdus. Loģiski, ka tā nav tāda inčīga. Viņa abi ņem steroīdus, bet vienam, tikai tas, ka vienam ir, cik ir Jake Paul gadu? 28. Vairāk, ko 28, jā. Un Tysonam 60, kas ir ļoti liels vecums. Jā, viens tā kā primā un otrs ir primā. Viņam vajadzēja pēc Joe Rogan. Jā, es gribētu Jake Paul. MMA. Es gribu, lai kāds iztestē Joe Rogan. Es gribu, lai kāds viņam uzpliķē pa... Pret RFK. Pret RFK, jā. Kuram arī ir 60 gadi, iespējams. Bet viņš ēd labi. Viņi varētu, tā kā tas būtu even fight. Jā. Tā kā viens ir neoficiālais health guru, otrs tagad ir oficiālais health guru. Abi ir uz kaut kādu TRT. Jā. Uz visa burtiski, uz kādiem stem cells, TRT. Viņam abiem kaut kas viena tāda dīvaina lieta, tam RFK viņa balss un Joe Rogan vienkārši kā kuņas, tā kā vidū pēkšņi izbīdās un tad iet uz leju atkal. Viņi abi ir ļoti uzblīduši īstenībā. Un sarkani. Viņi ir sarkani. Jā. Nu, es saku, RFK izsās, tā kā, SpongeBob deep fried cutscenes, tā kā, kad, zini, tur SpongeBobā ir kāds cutscenes un kāds ritīgi deep fried, un tā RFK izsās 24/7. Un arī izklausās tāpat. Jā. Kā viņam bija? Nu, tā arī apmēram ir, bet... Man ļoti rūpīgi uz veselību. Jā. Bet es nezināju, kā viņš ir vitāls. Es zinu, ka bija ziņās, ka viņam atklāja tārpus galvā, kas ēdņas smadzenes. Ko? Tas jau ir kaut 30 insane story. Viņš taisīja to rāvu liver diet, un dabūja tārpus galvā. Ne, viņi bija kaut kādā, ka Twitteris kaut saņā, tāpēc viņš sāk dabūt daudz balsis, viņš sāk zākt no Trumpa, viņš sāk mūsu pusē baksīt. Viņš jau palaida kaut ziņas, viņam atklāja, ka viņam bija tārpus smadzenes, kas ēdņas smadzenes. Viņam atklāja, tāpēc, ka viņš šķīrās no sievas, viņam bija jāmaksā sievai un zīkiem alimenti. Viņš teica, es nevaru strādāt, esmu vecs, un man ir tārpus galvā, kas man dēdas smadzenes, un es nevaru pelnīt naudu, jo man nav jāmaksā alimenti. Labi, tu nemaksās.
Viņam sieva uztaisīja pašnāvību. Viņš Ko? Jā? Jā, viņš tas viss ietaupīja naudu. Viņš nezināja, ka tā būs. Viņš es nevaru strādāt. Un labi, actually, es varbūt veselības ministrs visā valstī. Actually, viss kārtībā. Bet viņam ir tārpi galvā? Ne, viņam bija tārps, kas ēd viņas smadzenes, un pēc tā laika nomira. Ko? Jā, bija kaut kas tāds, jā. Jā, viņam bija tārps smadzenes, kas ēda viņas smadzenes. Jā. Pagaidām, tārps nomira vai viņš nomira? Tārps. Viņa sieva nomira, bijusi sieva, kurai viņš negribēja maksāt algu. Bet tā sieva nebija tas tārps. Nē, diez vai. Tā sieva, viņai nemaksā nekā. Zinu, ko saka par tām sievām. Jā. Viņas paši ēd man smadzenes. Es atnāk mājās blackoutā pēc 6 dienām. Man nav ko bišķī, kur tu biji 6 dienas. Jā. Es lieku ēdienu uz galvu. Es atnesu vīstu, kaut kā dzīvu vīstu, ko esmu dabūjis kaut ko. Nokošu galvu, dabūju tārps smadzenes. Viņam daudz vienkārši visu kaut stāstu, jauns par RFK stāstu, viņš kaut kādu vaļa galvu samkos parku vidū un vēdās. Kā tu bija iekļūst? Nebija kaut kas lāci kaut kāds. Viņam nebija kaut kas tā kā tajā filmā Revenant, ka viņš ierāpjas kaut kā lāci. Viņam ir tas prikols, ka viņš kaut kā par neatceros kādai slimībai, pēc kaut kādā trešās pasaules valstī par to, ka viņš bija baigais antivaksis par konkrētu slimību. Tur ķipa kaut kāds nereāli liels skaits no kaut kādiem tā kā kādas slimības infekciozās nomira, jo viņš viņiem tā kā kaut kā uzlika vīto vakcīnām, or some shit. Jā. Bet kas... Labi, es nevaru googlēt, man atkal pārtrauksies ieraksts. Bet tas bija labs, ka viņš uztaisīja prank, ka viņš kaut kā tā kā samaklēja beigtu lāci vai pats nošāva. Viņa čomiem aizved uz centrālo parku Ņujorkā vai kaut kā tāda liela parku. Vienkārši kā, nometam lāci šeit. Jā. Visam būs tās, what the fuck, kā ir beigts lāci, tā kā Ņujorkas vidū. Kas viņš man vienai apkaidā veidā, tā kā es būtu gatavs viņu balsot. Tas ir bija smieklīgi. Viņa bija mašīnā, bagāžniekā lācis, vienkārši džeki izvelk, nomet, ķiķinu un aizvelk. Tas bija smieklīgi. Kas? Es nezinu, bet viņš to stāstīja, ko tā pie Joe Rogan. Ko tā Central Park, taču gan jau ir visur kameras. Nu jā, viņi naktī iemet, un gan jau moškās bija nofilmējusi un samaklēja, bet tas bija tā kā... No helikoptera nomaslāts. Jā, viņam ir connection. Kamerās, kur viņš parādījās. Nē, plus, bet tev ir tāds, teiksim, ja tu tā izdari, teiksim, ja tu būtu bijis Amerikā, tu tādu lietu izdari, tev būtu sots, bet tu esi Kenedijs. Jā. Kas tas bija tāds, tu kaut kā bija tas nav tās tik nopietni noziegums, tu tiks vaļā. Kā sauc vēl bija skos Ņujorkas mērs, kuram ir tā bilde, kur viņš svīs, viņam no tā kā black hair dais viedros. Giuliani, jā. Jā, un viņam, man kaut kas nesen stāstīja, ka viņš ir bijis... Es jums nezināju, ka ir Borats 2. Jā. Ir Borats 2? Jā, un Boratā 2 esot bijis tā, ka viņi plento kaut kādu tā kā čiksīti pie tuvu Giuliani, un viņš viņas tā kā sāk ritīgi uzmākties, tā ka mēģina, lai gan es neesmu redzējis to filmu, tā kā es tagad atsācu, ko esmu dzirdējis, bet basically tā kā seksuāli assaulto ķipa pēc mūsdienu standartiem. Nē, tu biji vain, ka viņi intervēja kaut kā man liekas, no Krievijas intervētāji, viņam ķipa pēkšņi bija kaut tehniskā kļūda, viņi iegāja tā kā speciāli istabiņā, un ķipa viņi divi, lai viņi tā kā speciāli kāds nāk, viņš ko sāks iesākt, viņš kā apgulās, un ko biks kā, viņš kā apgulās, un viņš tā ko dara. Viņš kā neko nevilk laukā, bet viņš bija tā kā tāds inšīgs kādēs. No kurienes bija filmēs, es kādus? To filmēja, ķipa, tas Borets puiek, tas bija, man liekas, nevis Borets, bet kaut kas sāķiba, ka viņš bija tas, ka viņš intervēja tos amerikāņu politiķus, viņš bija tā kā... Nē, es domāju, tajā sānu istabā, ķipa... viņam bija tā kā, tā kā šeit... Viņš nezināja, ka viņi filmē? Jā, viņi ķipa filmēja interviju, viņi tā kā pustuņi uzdeva īsti jautājumus, viņi mums tā kā sākās tehniski kļūdu, pagaidām šeit, ka viņi salabos, viņi tā kā ieved šeit. Viņi tur sāk koķitēt. Tur bija kaut kāda slēptā kamera? Jā, tagad, teiksim, šeit. Viņš kā apgūlās, kaut josas sāk bakstīt. Viņš trapoja. Viņi būs entrapment, jā. Viņš tik smieklīgi izskatās. Viņš izsās smieklīgi, jā. Viņš visiem tiem puikiem, viņiem biznesībā man kaut kas jāpārdod. Tev ir Giuliani kafija, ko tur iegādāties. Viņš bija tā kā Ņujorkas mērs, ka bija 11. septembris, ka viņš bija tā kā vismīlētākais politiķis visā valstī. Un kaut 20 gadus vēlētos, es mēģinu kafiju pārdot. Jā. Tas, kā tu, tā nogāzies? Tas diezgan traks. Tagad Žiļēnskis pēc 10 gadiem tāds, man ir, Hujovis atbalsta kaut pujeku. Atceraties Ukrainas karu, vai ne? Atceraties karu. Žiļēnska čības, $49. Tas, ko tu dari tagad, tas ir jocīgais. Tu biji mūsu varons. Tas vienkārši tās pilnībā cits cilvēks tagad. Jā. Tu biji tiešām tā kā visas valsts galvenais politiķis, mīļākais. Mēs viņa pilsēja uzbrukt nav, ka bija Lādens, bet mēs nav, ka viņu samaklēsim. Un tagad tas nohājas.
Es mēģinu, bļa, flipot, bļa, vitamīnas no Alex Jones un, bļa, kafiju. Ko tu, bļa, no kafijas zini? Kāds saka, es tev kafiju? Jā, man prieks, ka Trumps nekad neapstājas. Viņš pat vēl nav washed up, viņš savā pīkā, bet viņš still pārdod kaut kādas ģitāras Instagram storijos or something. Kas ir bija, ķipa, ka tu Infowars trademark nopirki tas Onion? Varbūt. Kādā izsolē. Jo viņam bija tā bankrota, tā tiesa, visu, kur bija kaut miljardi. Bet, ķipa, viņi nopirka sanāk Infowars, bet Alex Jones, laikam, pats nemaz nav vairs Infowars. Nu, viņam ķipa atņēma, bet tas Elons Musks mēģina ķipa dabūt, lai viņš dabūtu Infowars. Viņš mēģina palīdzēt. Bet Onion nopirka. Onion ķipa nopirka, jā, bet es nezinu, kā viņam. Viņš mēģina ko kancelot vai ko tā, bet ķipa viņi bija Bet Onion vairs nav vispār labs. Viņš īstenībā Onion ir viens no tā kā vissmieklīgākajiem saturiem, kodēļ 2010. ap to gadu. Bija ļoti, ļoti labs saturs viņiem. Tīpaši, ja tu paņem kaut kāds top 10, viņa video ganši visi tā kā... Jā, ir tiešām labi. Bet viņas nopirka burts kaut tā kā, nezinu, demokrātu affiliated, tā kā kaut kompāniju, un tā kā tad 16. gadā viņi sāk kaut baigo cringe taisīt, atceros, viņi bija baigais liberal cringe, viņiem tur gāja vienu brīdi. Viņi kaut kā pazud. Pārstoņas oranžā. Bija tā kā, šī vairs nav īsti satīri, jūs mēģināt kaut politiski charge, vienkārši kaut ko taisīt, jā. Kas ir RFK tam Johnam Kennedyam? Viņš kaut kāds krustdēls? Viņš, nē, Kennedijs bija viņa onkuls, man liekas. Man liekas, ka viņš ir burtiski dēls. Viņš sauc juniors. Bet bija arī cits RFK, kur arī nošāva or something. Viņiem ļoti... Jā, viņa bija, Kennedy nošāva, viņa brāli nošāva, kad viņš speech taisīja. Jā. Kodās bija 2 mēnešu laikā abas nošāvas. Tad bija šie bailītās, bija abas divas nošāvas. Tev kā Kennedijam ir jābūt kā sakčājušam, tādā grētā. Man liekas, un bija vēl viens Kennedijs, kam nogāzās mazā lidmašīna. Jā. Tas kaut kā, ja tu vienmēr valdību nogalinās, ja lido maz lidmašīna, tā kā vieglākā slapība pasaulē, kad cēsi nogāzās mežā tāds. Jā, bet Kennedy ir bēg, pastamies, cik ir pagājuši 50 gadi. Ne, viņš ir dēls, reāli. Viņš ir actually dēls? Vai tu? Tas būtu baigi traki, bet tā nevajadzētu būt. Viņš nav Robert Kennedy dēls? Viņš ir Robert F. Kennedy, ir viņas bet tas ir viņa... Jā, bet tas nav. Viņi visi ir Robert, ķip. Nē, tas jau bija... John Kennedy. John Kennedy jau bija tas... Jā, viņam brāli, bet viņam brāli nošāva. JFK. Jā, viņam brālis bija tā kā milzīgs prokurors vai kaut kas tāds. Viņš izstāsta ļoti līdzīgi Johnam Kennedyam. Jā, viņš šipa... Jā. Bet bija, ka nošāva to galveno Kennedy, visu slimi, bet mēs saņemsimies, pulsim brālis tās. Līdzīgs un labs. Un divus... Attorney General. Jā, un viņš visu labi, mums viņa brālis labs liekas, viņa nošāva, what the fuck, Šo bija arī New York senators. Jā, viņš gan jau būtu gājis par prezidentu tālāk un tādā garā. Jā. Kas bija Kennedy deals? Viņš bija tā kā demokrāts, kas bija kinda pret kaut kādu deep state, man liekas. Viņš patīk ļoti kaut kādiem šitiem tā arī. Viņš bija tā kā šūkiem. Vislabākais demokrāta kandidāts tādā ziņā, zināmā, tev visiem cilvēkiem savu mīnusu. Viņš bija tāds, labs politiķis, viņa mīnus bija, ka viņš visu veicam pēc kārtas. Viņš tā kā nenodos valsti, tā kā viņa vāja, bet viņš vienkārši viss, kas viņam tūmā pienāk. Tas kā Bills Clintons. Bills Clintons arī bija ideāls. Jā. Tikai vienīgais mīnus, jā. Vienīgais mīnus, ka viņš iebāza kaut kādā vagīnā, kaut kādu telefonu klausulu. Cigāri, jā. Tā bija, jā. Bija konkrēti tā, jo tur bija... Jā, bija tā, jā. Bija tā kā... Tur pasaka, ja tu biji YouTube video, ka intervēja Clintonu, vai tu biji vainīgs šās, ne, es nebiju vainīgs, vai tu biji kaut seksuāls sakašās, ne, man nebija. Vai tu iebāzi cigāri viņā vagīnā, viņam sētot, what the fuck? Kā viņi zina, viņi zina šidot, viņi zina visu, viņam tā sētot. Kad tev pajautā tāds, ķipā... Nevar noliekt, neapsaka. Jā. Ušas... Kāds baigi traki jūs runājat. Tas ir, kad tu jautā kādam slēpkam, vai tu biji vainīgs, nē, vai tu biji mājās. Jā, es biju mājās, citā pilsētā. Kas ir šis video? Tu tos, jums ir video, ko es sākumā neteicu. Abas esmu vainīgs tagad, Es nezinu, ka es nofilmēju to visu, man nav ko teikt tagad. Jūs man apšmaucāt. Tas nav smuki. Stulbie žurnālisti. Žurnālisti. Vienmēr kaut ko piepšās, jā. Mums vajag taisīt savu mēdī grupu, kas apskata abas puses vienmēr. Tieši tā. Visam konfliktam, bet moš tās veicienas paši nahuj gāja virsū tam Grantiņam. Lašīs kāds nā Grantiņam. Kāpēc viņa aprecējās ar viņu vispār?
Pat Grantiņš bija, es atcerējos. Balskas Jaunais, Balskas mežos. Bet viņš, ķipa, nav joprojām atrasts. Jā? Nē, viņi tur saņem cietumā. Vai bija vēl viens? Nenogalnājis jau. Nē, bet bija vēl viens, kurš ķipa arī kādu savu sievu nodūra. Un pēc tam viņi ķipa nevar jo līdz šai dienai viņš tā kā meklēšanā, bet tā kā pēc policiskiem liekas, viņš izaudzēja bāzi. Policists saka visticamāk, ka viņš ir kaut kur vienkārši mežā pūst, bet man liekas, ka viņš ir Wagnerī. Tā ir mana teorija. Tā ir labi izēja, jā. Tas ir franču leģions priekš kodiem krieviem. Tas franču leģions, jo tev patīk krievu mūzika. Jā. Bet arī franču leģionā tu arī tev patīk krievu mūzika, jo franči ir rusofīli. Rusofīli? Jā? Man liekas, ka vācieši ir. Nē, francūžiem viņiem ritīgi arī gan vēsturis, gan arī joprojām, tā kā viņiem nav nekāds krievu tabūni. Jo viņiem Napoleons bet Napoleons tā kā... Viņi arī taču bija sabiedrotie, tā kā... Kurā brīdī? Otrajā pasaules karā kaut vai. Bet viņi savu okupēju, bet tad tikai padomāju. Tas jo nacisti jau okupēju. Bet nē, viņiem ir vienmēr... Visi vienmēr gribēja pret nacistiem. Jā, ko viņi tādi izdarīja? Jā, tas ir, ka visi pasauli vienkārši pret nacistiem nostājās. Come on, man ir tā, ja visi pret kaut ko kāpēc visi pret kaut ko? Mošķiņš tā kā viņi mēģina apspiest to balsu, vienīgo loģisko balsu ciemā. Tas ir vienkārši cilvēki tā, dabīgā daba, ka grib tā kā supportot underdogu. Jā. Ja tu pasties Hitleru runas, viņš ir pilnīgi, Mūsties iztulko, es skatījos tik tā kā, iztulko Hitleru runas, viņš ir pilnīgi normāli. Bet viņš ir bailīgs, jo tu jūti, kā viņš izklausies. Pēc viņa to savu viņš piekrīt. Tev visu mūžu mācīja, ka tas ir slikti, bet īstenībā, ja tu tik tā kā pasies, tad ir labi. Jā, tu mēģi kaut kādu pointu, bet kāpēc tik agresīvi, kāpēc tik dusmīgi? Viņš jau saka, ka 9 no 10 lietās, tad tas tā kā standarta normāls lietas. Vai jums no Zabela, ka algas nepalielinās? Jā, kā Zabela, inflācija baigā. Šis karš izpostīja mūsu valstās. Jā. Mūsu nodevi. Pazemoja. Mūs pazemoja. Duns smugurā, jā. Būs daudz labāk iet tagad. Viņš vienkārši haipoja tas, bet es jūtos uzhaipot. Man arī tieši pietrūka tāda enerģija, bišķi dzīvēt. Un kā jau tas sākās kādās alus bāros, ausīs sāksies nākamā Luīza. Šitā, mēs esam. Ground Zero, Jānis Krēvits. Jāiedod viņam mikrofons. Tu iesim atpakaļ, iedosim viņam mikrofonu. Pēc 2 naktī, vai jums neapnīk, jums visu apzog valstu? Jā, nāko, es pīspēju. Balsam suverēnu vajag. Visu to, davai, bļēģi. Es beidzot atcerējos, kā sauc Julija Stepanenko. Jā, viņi ir arī, viņi pārgāja no, jo viņi arī bija jaunatviešos, ne? Nē, manuprāt, viņi kad tik nebija kaut... Krakšaf arī. Es atceros, ka Jānis arī tīri pozitīvi izteicās par viņu arī. Mūsu podkāstā man šķiet, viņam patika Julijas Stepanenko. Viņam patīk spēcīgas sievietes. Viņam patīk sievietes. Bet viņa jau agrāk bijusi Saimā. Viņa bija Saskaņā. Viņam ļoti patika Glorija. Viņam patīk Stepanenko. Kur Glorija gan tāda bišķi izgaisusi? Viņa Vāgner. Viņa jau pagādā, jā. Kaut Vāgner. Viņa ir Jaunlatvijā. Nē. Glorija? Stepanenko bija Saskaņā. Latvija pirmajā vietā, un tagad viņa ir suverēnā. Bet sāka viņa Saskaņā, man liekas. Ne. Jā, 13. Saimā ievēlēts no Saskaņas. Jā. Tad sadarbības partijas gods kalpot Rīgai biedra. Super. Tad bija bijusi partijā Likums un kārtība. Tie nosaukumi bija baigiem tik labi. Likums un kārtība. Jā, bija. Nu jā, tā ir Likums bet kā sauc mūsu šito... Man liekas arī tāpat. Drošības dienestu. Jā, 100 tonnas drošības dienestu. Un pēc tam ir Latvija pirmajā vietā un suverēnā vara. Jā, nu viņi baigās staigātāji partija. Man patīk, ka zem viņas ir rakstīts, ka viņas prezidents ir Egils Levits un premjerministrs ir Artūrs Krišāns Karis. Jā, viņi bija daļa no... Lai gan, viņa arī 12. saimā ir bijusi, kad ir Andris Bēziņš un Raimonds Vējons un Laimdots Straujum un Māris Kučinskis. Mums ir jāuzaicina Andris Bēziņš podkāsts, es domāju. Viņš bija prezidents? Jā, bet viens no
pelēkākajiem. Viņš nebija spilgts. Viņam bija sen pamutinējis dabūjis. Jā. Viņš bija kāds izbijis uzņēmējs, kāds Īgans Olaks. Viņš bija Latvijas bankas prezidents. Jā. Viņš bija kāds čāls ar visaugstāko pensiju Latvijā. Jā, tās Latvijas bankas giga. Jā. Bet man Vējons ir mījākais. Vējons ir sliktais to. Viņš noteikti ļoti korumpēts. Viņš arī kaut krievu naudu noteikti. Viņš neapzinās. Viņš staigāja ar Caribbean fans bortis. Nē, tur viņam piegāja klāt. Es nezinu. Man liekas, tur bija. Tur viņam piegāja klāt. Mums vajag kādu kārtīgu biznesmeni, kā to Caribbean fans galveno kāju sauc. Kazanovski? Mums vajag viņu papriekš. Mums vajadzētu Kazanovski. Mums vajag, tā kā tas valdes sports no Karību fondiem bija atbraucis uz šito te Tobago. Jā, viņš tur kurzemes līdzi. Kāds Curland, ķipa. Jā. Viņš filmē, es tev aizsot arī jā, es nostījos, jā. Es nezināju, ka kuldīgā tas kuldīgs, jā, un mums vajag arī normāli biznesmeni vadoni, kuram ir vergi un vispārējais tādi biznesmeni iekarotāji. Viņš viņam Ulmaņs, tā kā Ulmaņa vibes. Viņam Loki bija taisnība, jo tā kā, latvieši tā kā, bišku idealizē to, ka mēs we was kings, vai ne? Varbūt tas ir tas, ko mēs savu vadoni. Tieši neidealizē. Man liekas, ka latvieši lepojas ar savu Tobago. Jā, tie, kas zina, viņi lepojas. Mums tā kā Zūmeri nezinu par šo. Mums bišku pietrūk šī apziņa. Jā, vai ne? Mums vajag, Tad jau mēs viņu tik ļoti neidealizējam. Mums arī tā kā māca, ka tā kā īstenībā Ulmanis nodeva valsts, viņš bija gejs. Simis stāsta, ka viņš bija gejs visiem. Simis. Kā tas ir? Sāksim par viņa politiskajām saiknēm runāt. Jā, bļā. Viņa māma nāku ievies LGBT Latvijā, pirms viņas nebija. Viss bija kārtībā, visiem bija 6 bērni. Actually, pišmies Džekiem. Dzīmstība 0,9 uz ģimeni. Viss pazūd. Mēs izzudīsim. Mēži deg izzakt naktī, kamēr mēs guļam zāģiem. Un tas ir viss Simju vaiņa, jo viņš viņai iestāstīja. Viņš bija salasījies internetā. Šeit zāģēm mūsu koks, taisam dildo un pārdodam amerikāņiem. Un viss, kur mēs esam tagad? Tas tā kā vienkārši visai valdībai, ko atķipa Zoomer bērni ir kaut kāda Reddit opinion sabarojuši. Nē, Sīmis, es viņu redzu, tā kā ir tās antisemītiskās karikatūras, kur kaut kāds tā kā 8 kājas visu vāli. Es tā saredzu Simi īstenībā Latvijā, ja godīgi. Mums vajag desīt. Viņš pulling the strings. Nevis antisemītiskās, bet antisimija karikatūras. Ka viņš kontrolē. Visļaunākais. Visi galvas, viena galva viņš, viena galva viņa mamma, un viņi kontrolē visu. Latvija ietinus un spiež ņaudas kopā. Es šim pieķeršos pēc jau rīt. Jā, es fotošopā pavadīšu. Viņš būtu kā Latvijas kāpēc galvenais, kas visiem dod naudu. Tas Ungāru biznesmenis. Soros. Jā, viņš būtu. Tā ir Ungāru biznesmenis, George Soros. Kurš īstenībā ir, es teikšu, es varu nepiekrīt viņa politikai. Viņš ir kinda goated īstenībā. Viņam bija pāris labi trade. Un īstenībā, kā viņš tos Britus apis, ir diezgan smieklīgi apist Angliju. Viņi ir tā diezgan... Man jau nebūtu nekas pret viņu, ja viņš tā kā nesponsorētu tās milzīgās laivas ar bēgļiem. Jā, tas var būt mīnus, bet kā traders es viņu noteikti respektēju. Pulsborts viņu ienīs Krievu valdī, viņš visu mūžu bijis pret Krieviju. Tā kā... Tas ir goated. Tagad tu tos visu mūžu kāpēc par kādiem 600 botiem, kas vienkārši tujas nahuj bija sātnīs, spīders, vienkārši nahuj kāpāšos tā. Tādā ziņā visi zin, ka tev visu laiku boti nodeši, tu esi sliktākais cilvēks pasaulē tās. Esmu dzirdējis tāds, visrakākā lieta iespējams bija tas, ka viņa ģimene pat tā kā pārdeva citus ebrejus. Viņš bija kā pusaudzis tajā komandā, kas tā kā ievāc no ebrejiem viņu kaut kāds zelts. Bet viņš bija tiešām, es nezinu, bet... Vai nevar būt tā, ka tā nebija? Es neesmu tā kā... Viņš nav pats sastāstījis. Bet ir kaut kāds, ka viņa ģimene bija saistīta tiem, kas nodod. Tiktu kā šo komentāru, bet tās. Es nezinu. Moš, bet jā, es tiešām arī nezinu. Es arī nezinu, jā. Nav tā, ka kāds apvainosies. Un diezgan viņš pats teikt, es īstenībā pelnīju naudu, pārklidos uz brālēns nacis. Tu gan jau ņem līdz kapāt, neies stāstīt intervijā, kad tu labi biznesi izdomā. Jā. Katrā ziņā viņš noteikti nav kaut kāds ļoti labs čels, bet, nezinu. Jury's still out par George Soros, bet, varbūt viņš grib mūs iedot kaut naudu. Viņš pat nav īstenībā tā kā visā dobā, viņš tā kā super bagātos miljardieris, kas vispār ņem kaut 5 miljardi, kas ir mūsdienās tā kā,
tas pats, kas 140,000. Viņš vienkārši iegulda milzīgu profilu, tā kā viņš to Anglijas, poundu devalvēja, un visu valsts palika nabadzīgāk. Viņam bija tā kā milzīgs tāds bad klautējies no veselas valsts, kas tā ir ļoti populārākais kaut kādā informācijas izplatīšanas. Nē, viņi likās, viņam būs labs deals, un visiem liekas, ka uzsācis ir ļoti labi deal. Viņš nezināja, cik labi izies, viņam vajadzēja kaut kādu savu bombas uz ielas sūtīt, samaini tuķi, lai nezinu, ka tas bija. Man visi ienīdīs. Tā, kāpēc valstī slikti? Dēļ nahu Jāņa, viņš devalvē mūsu valūtu. Viņš uzsāca kādu mahināciju, lai viņš nopelnītu. Ja tev ir kaut tā milzīga ekonomiskā krīze valstī, bet ko mēs vainosim? Ja būs vesels fujeks stāv, viņš bija daļai vainīgi. Man ļoti viņš burtiski setoja ap to visu. Tas bija tā kā viņa big trade. Uz ko man būtu uzmīgam, tas, ka tev ir kaut 6 institūcijas. Nē, viens, Ungārši īsts, viņš bija vainīgs. Jā. Es pats mācījos Soros auditorijā. Man bija Soros lifts manā augstskolā. Viņam bija otru stāvu, bija palīdzējis taisīt. Ne fiziski, bet jau viņš naudu iedeva. Bija tā kā Soros stāvā, man lekcijas tas what the fuck, man Soros stāvā lekcijas. Es biju burtiski kaut kādā savu peak tā kā right-wing fāzē, un katru dienu, man jādavās uz Soros auditoriju. Katru dienu uzspļauj liftā uz vāju. Šādāds. Šādāds Soros. Šādāds Sorosam. Ko tur meklē, Emīls? Tu esi fact-checking. Kāds nereāli garš un konvolūtas fact-checks ir tā kā claims ir viens teikums un fact-checks ir kaut kādi... Tā ir tā problēma fact-checker. Viņi tur kaut kā baigi. Ieej Russia Today, Soros, un tad mēs samklāsim. Al Jazeera. Jā, mēs ChatGPT vienkārši. Bet viņš ir biased. Tev jāprasa Grok. Es neesmu nekad lietojis. Kad neesi lietojis ChatGPT? Nē. Es esmu tikai no AI prasījis, lai uzsēs kaut kādu Biden eating McDonald's bildi. Es visu laiku lietoju ChatGPT. Kāpēc, teiksim, ko es nevaru sameklēt Google? Ko es varu sameklēt ChatGPT? Ko es meklēju Google, es meklēju ChatGPT vienkārši parasti. Tāpēc, ka Google tev izmet kaut kādu sponsored un kaut kāds unrelated... Kaut baigi random lietas, bet ChatGPT parasti tā. Īpaši tev vajag kaut vairāk informāciju, bišķiņ tā kā sakonspektēt, viņš ir labs. Tas ir līdz galam, tā kā, kā es jau teicu, neesmu baigi iedziļinājies, bet tas ir language model, vai ne? ChatGPT. Viņš nav tā kā brain model. Bet ir kaut kādi AI, kas ir vairāk tieši, gan jau tieši uz informācijas based. Droši vien, jo, ka tajā, saprot, ChatGPT tu var vienkārši saprot jebko. Un jo tā kā, ja kaut kas pārņems majority, viņš jau tā kā neveiks deep fact check. Viņš principā vienkārši iegooglē tavā vietā, vai ne? Viņš uzstājas, viņš bišķi samazina to procesu, kad klikot uz 5 linkiem, viņš vienkārši kaut kā saliek kopā jau kaut ko viņš redz biežāk. Un, protams, tas nav perfektā atbildi, viņš melo bieži, bet teiksim, kad es biju Amerikā, un es meklēju kaut kā tikt tur, kas ir labi apskats objekti un tā. Tas vienkārši ir 5 reizes ātrāk, kā meklēt kaut kādus listus un ar kādiem cookies klikot. Lai gan es nezinu, man Google Maps nav pievīlus ceļojot. Nē, Google Maps ir labs, jo man meiteni ceļo, viņiem ir ChatGPT, es būšu 7 dienas šajā pilsētā, ko man iesākt? Viņš to samat pa punktiem. Tādā ziņā, laikam, Google būtu visaks lielāks, Tagad es neesmu pret to, vienkārši man nav bijusi tāda situācija, man vajag, lai man AI izdomā, ko viņš izdomā, ko es šodien domāšu. Jā. Plus es pamanīju, ka daudz nemāk googlēt lietas. Viņi teiksim, googlēt, how can I do, to vajag rakstīt, kad būtu ķīniešu akcentu angļu, how to do this here. Tagad super vienkārši izmet, how is it possible to change this, pa daudz. How to change car tire Mazda CX-3, un tu izmet. Tu nevi tad, ka pazināt, es māku labu angliski, uzrakstu šo teikumu, un tagad, kad tu knap māk angliski, knapi ieliec, kad vienkārši vārdu. Tas atslēgas vārdus. Jā. Smieklīgi, kad tu aizbrauc uz kādām ārzemēm un sāc ar vietējiem runāt tā kā sūdīgā angļu valodā. Ķipa tā kā izlaist kaut kādas liela daļa no teikuma. Jā, bet es pielāgojos, ja tu citā valstī jūs mākat angliski, tā kā vidēji labi, tad tev vajag vienkārši teikt, lai viņš tev saprāt. Un tu pielāgojies, teiksim, viņš māk labāk, tu pielāgojies, tu būs bišķī tā kā centēs. Trešās pasaules valstīs ir vislabāk runāt angliski, tā kā burtiski sasakā zīdains runāt. Tad arī labākie rezultāti. Tu nesi ar kādiem žestiem. Can I go here? Go here? Or this no? This no? Okay, no problem.
5? Yeah. 5 good, 2 for 9, 2 for 9, 2 8, 2 8, ok, deal. Nē, es kaut brītu runā, viņš pateiks kaut kāds 3 teicienus. Jordans Clarksons aizbrauc uz Latviju un sāk muldēt, ja kaut kādā narvesam. Es esmu izklausītos, ka Čoms, ko jautāju Džekam, kas knapām galvšos, kur tu sāk bļa vāvļu, could it be possible to, possible if you do this, un tas, bļaļ, vienkārši sāk 2 atslēgas vārds, sasniegt kopā, un viss, tu vienkārši tā kā flexo, ka tu māk angliski, un tu māk labāk, kā šīs nāk vai tā izmēdz. Vienkārši pajautāju, ķipā, $5, ok, pisties vai cik, tu pa daudz nāk vai kaut lās, ko teikt. Mēģināt presot kaut kādu mau. Jā, vienkārši flexot tāds, wow, tev ir labāk angļu nekā šī zemniecē, kas tikko no salas izskatās. Bet reāli valstīs krāsi, ka vispār nerunā angliski, ir ritīgi interesanti komunicēt. Kādā Marokā, piemēram, es kaut kādu transportu sarunāju, vienkārši pieeja pie kaut kādas čokas, kaut kādu koka gabalu požļā, un viņam ir mašīna, ķip. Un tā kā nosauc kaut kādu ciematu vārdu, parādi kaut kādu, ķip, banknotu, kas ir €1 vērtībā, un tad vai nu jā, vai arī nē, ķip. Un tad, ķip, mauc. Un, protams, ceru, ka viņš jau neaizvedīs kaut kādu, nezinu, ķip, slave trade punkts. Jā. Bet pa lielam, Silk Road. Lai gan Marokā ir droši? Es saku, jā, es tur jutos, es tur aizmaucu uzreiz pēc Parīzes, jutos tā kā es būtu nonācis civilizācijā. jā. Tā kā es no Los Angeles uz kaut kādu, Latviju. Hillbilly, jā, uz Latviju. Jā, tev ir normāli. Bet tiešām, tur tā kā, es arī pēc tam, kad es atbraucu atpakaļ mājās, un es saprotu, es nebiju, viens ceļojis kaut kā 3. pasauli, vispār nebija bijis ārpus Eiropas, un tajā momentā atbrauc atpakaļ, tā kā ieeja mājās, ieeja dušā stāv, un man tā kā tikko nedēļa bija zero social anxiety, es vienkārši ar kaut kādiem marokāņiem, kas nerunā angliski, tur tā kā visu nodīloju, viss bija kārtībā, kamēr, Parīzē man bija janks ēst brokas, lai mani neapzog. Tu biji tik bailīgs, kad biji tur? Nē, es nezinu, es tā kā aizmaucu, apciemoju draugus par Parīzi. Jā. Jā, es tā kā apciemoju draugus, tur apmēram, kā Latvijas, izņem telefonu un maku no kabatas, noliek uz galdas, ēdīšu vai ne terasē. Viņam tas, ko tu dari? Tā kā lietas, tā kā tu slims esi, tev tūlītās vienkārši kaut kāds melējis uz fatbike, brauks garām, vienkārši noraus to visu. Es tieši, ka es biju, ka YouTube compilation, fujekingas, huji šie te močiem, es vadu, to es man sēdu, ka tu visiem telefons izlauks somas, ka viss pēc kārtas. Jo, ja tu ir telefons šādi, teiks, tu ej pieeja, ka tu atbildi ziņu, tev ļoti viegli izvilkt laukai, tu vienkārši mocis. Nē, bet tas ir, tur reāli tā ir, un es citur neesmu. Palielam, es viss nedrošāk esmu jūties tieši Parīzē. Pusbušs, tā kā Latvija ir viena no drošākām valstīm pasaulē. Tev nekad nav bijis man izvilks telefonu no rokas. Tev nekad, nevienam nav bijis tā, ka tev izvilka telefonu ejot. Bija viens gadījums, kad kaut kāds sīkie, brauc ar šitiem raidiem, bet tas bija ļoti augsts profils, un viņš ātri basto, viņi vēl ausi jāapzina. Mums arī visur ir kameras. Visur ir kameras, jā. Bet tā kā arī, piemēram, es pēdējos gadus dzīvoju Maskačkā, un ir ļoti populāri tā, agrāk to sauc, kad vēl nebija visur kameras, tas tunelis, kas savieno. Tur par ģērbtu sauc, jo tu tā kā tur iet, tur nav kameras, tu izēji vienkārši pliks ārā. Bet tas tur dzīvoja cik gadus, es tur eju gan arī katru dienu cauri. Un vienkārši, dzīvoju Maskačkā, man nereiz nav neviens piesējies. Tu prosti uzliec kameru tādās vietās, un tas uzlabo pa 90% droši. Tā kā uz salu tiltu varbūt ir kameras, bet tā kā trakāks noteikti tur ik pa brīdim kāds pakakājas. Jā, mums ko tā kā debilismu pārlīķi, tu kāds papis savu māku un apdirsās stils, bet tas nav tā kā, nav tik bailīgi citiem. Man tā ļoti neietekmē. Jā. Ir normāli, es jūtos droši. Arī šeit jūtos droši. Bet jā, Parīzē inčīgi tur ar tiem, ar visiem. Labi, tas laikam ir tāpēc, ka tur ir ļoti daudz tā kā migranti no Middle East. Un man ir čoms, kas tur studē, un tur burtiski tā kā viņš jau cik nedēļas, ja mēģina aiziet uz universitāti, bet tur visu laiku ir aizbarikādēts durvis ar kaut kādiem tā kā free Palestine, tā kā nevar iet universitāti, vienkārši labi, es nav lekciju šodien. Mums šodien atkal protesta diena, nu jā.
ko darīt. Bet es domāju, ka mēs aiziesim atpakaļ uz klubu, un tur arī būs diezgan traki jau šobrīd. Bet vēl tur bija labs prikals pirms gada vai 2, ka tur vienkārši universitātēm visas durvis bija ar kādu musaru aizkrautas. Es neatceros, par ko bija tie protesti. Tas bija apmēram ap to pašu laiku, kad visi lidināja pa logiem ārā matrekši ar kādām blaktīm. Tad tur vēl bija tas, ka jāķip kādām universitātēm vienkārši priekšā durvīm milzīgs kauns ar musaru ķīpu. Es nezinu, kāds bija tas tā kā message, bet... Māksim vienkārši patīk protestēt. Jā, bet es dažreiz aizdomājos, viņi ar tiem protestiem, tā kā viņi aiziet tur 2 reizes gadā izdemolē savu pilsētu, viņus tad ķipā ar kādu šito te ūdens lielgabalu visus noslauka un nekas nemainās. Makarons turpina taisīt savu politiku. Māksim galvenais, ka mums jāizmaina šis nodoklis pa 1% zemāk, jo šodien ejam izālēties kārtīgi. Kad mums Rīgā bija 13. janvārī graudās? Es biju 11. Autobus no Kuldīgas aizved, skatīties. Kaut kas mainījās? Ko mēs mēģinājām panākt, lai atlaiž Saeimu? Jā. Atlaid? Es nezinu, vai gan es atlaižu pēc kāda laika, manuprāt, varbūt arī nav kancelē viņas. Tev nevar cilvēki demolējās, viņi vēlas, lai mēs atlaižam Saeimu, mēs atlaidīsim, bet 250 cilvēki, tas, mēs visu tagad viņu dēļ izmainām. Tev nevar tā momentā piekārties. Bet nē, ir tas prikols, ka tā kā agrāk laikam ir bijis daudz zemāks, tas slieksnis Latvijā, lai savāc paraksts noteikti skaitu, un tad sāks referendums par Saeimas atlaišanu. Bet jaunais laiks, kas laikam ir jaunā vienotība, pacēl uz 150,000 vai pat vairāk. Tos paraksts, kas Latvijā ir diezgan neiespējams, tā kā paraksts skaits. Bet nav godīgi, ja tu uzstājies zemu standartu, tev būs jābalso vēl atlaižam Saeimu, visi vēlas savu bosu atlaist. Bet tas ir demokrātijas princips. Beigās, kad bija kaut kāds referendums. Anets bija par divvalodību, bija viens. Tagad Zatler ir izsauts, tad atlaid. Viņš atlaid. Jo šobrīd ir tā, ka plēnam ir skaits, ko realistiski nevarētu savākt. Latviešu iedzīvotāji tīpaši zinot, Labrīt. Kā jums ir rīts? Mēs bijām domājuši, mēs jau vakar uzfilmējām, tikai plus mīnus, bet mums bija jāuzfilmē papildu šis, jo mēs vakar noskatījām mūsu grupas līderi beidzot. Pīsekā pa mais. Un pa laimi man bija lielākais pīseks, tagad es esmu šīs grupas AFT, viņš piedod Moška nākamgad. Jā, bet tur arī es vecāks bišķi smagāks arī un tā, bet stiprs bija old man strength. Jā. Cik tev, 70? Man ir 74, kaut 73, 2. Man 72,8. Tas 63. Tev 63, jā? Es tā kā tas gājas leji. 74, 61. Apēc 50 man. No 60 līdz 80 kaut kur, jā. 77 pēdējais. Lucky numbers. Tu esi smagākais no mums īstenībā. Pagaid, cik? 77, mēs bet viņš vispār ir 72. 72. Kāds? Man nav kauli, tāpēc. Muskuļi vienkārši. Viņam ir švāmas iekšā, viņš sastāv no švāmēm. Man nevar tepēt to sejo, man nav ko salauzt. Man tikai muskuļi un cīpslis. Cīstas iekšā. Tas veidās no cīstām lielākais. Mezglējums, viss samezglējās. Jā, nē, bet Kārlis cits ļoti spēcīgi īstenībā. Bija tāds, viss noskanēja īstenībā. Man pienāca apsveikt teica. Viņa tādā, viņš nav domās, ka tik spēcīgi pīstēja. Tu salauzīsi tam mašīnu. Mēs esam strādājuši 10 gadus un nevienreiz neesmu redzējis, ka kāds uzsvist tik spēcīgi. Es biju šoreiz uzpis, man teica, bet es 10 gadu laikā kāpsies. Nē, es redzēju, neviena tā pīsaka. Man tā teica. Bet tur highscores bija tā kā 1 punktu pirms 999. Jā. 998 highscores. Tur kāds gan jau čītoja. Kāds nūja atnāk. Bet tā kā, kas pa lūzeri, ka viņš nedabūja to pēdējo punktu, lai tā kā topot automašīnu. Viņi speciāli moši tagad spēļa automātos, bet tu biji tik tūl, lai tagad maksātu to. Vēl viens pīsaks, tad būs stum iekšā, vēl 2. Jau bija azēts, tā kā, man bija sodīgs pirmais sitiens, nevis sitiens. Sitiens, jā. Sitiens.
sitiens. Nemīlam arī bija slikts pirmais sitiens, un mēs mēģinām vēlreiz. Man otrais bija, kuras netrāpīja, un tieši meitenes gāja. Jā, tieši meitenes bija. Tas bija... Es tieši atbrauc kāds puisis, kas nav ieteicis, viņš to skatās, kas viņš kāds viņš. Un viņš pīs pa maisu, un tu netrāpīji, tu aizķēri un aizsi tagad daļai garām, un bija kaut 400 punktos. 400 punkti. Jā, Stim, tomēr ir tīri objektīvi, vai ne? Tāds objektīvs reitings. Jā, tas, zini, tāpat sāpēc, ķipi, tā kā iesis ar tādu. Bet Moška īstenībā, tev šeit būtu ļoti kāļas. To meiteņu acīs, šis čalis kā mākslinieks, viņš fočē, viņš man nevar kārtīgi iepist. Viņš iepistīs 4, bet man pasēja, tas nav baigi sāpīgi. Moška studijām tieši ieptikies no tā. Meitenei sāpēc no tāda tāpat. Gan jau viņai sirds sāpētu, tāpat, ja iepist, pat ja vāja kulaki iesit, viņai būtu tāds. Jā, kāpēc? Pat rīdzi. Pat rīdzniecei būtu tāds mentāli sāpīgi bija vismaz. Jā. Bet biljardā gan es uzvarēju. Tajā tu mums jā. Bet tikai tāpēc, ka jūs abi esat 8. Jā, haļaučiks tur tāds. Jums tur vienkārši, jūs neaprēķinājāt, jums nebija strateģiska spēle. Jā. Tad tu esi otrajā vietā tagad. Tu esi labā roka man. Mums katrā nākamā filmēšanā. Esmu izveicīgais. Jā. Nē, tu esi tagad tas, kas schēmo, un esmu muskulis tavējis. Jā, esat iepis viņam, tīpēc šitāk savu klasisko āķi. Jā, esmu muskulis, vienkārši lielais, Viņš tā. Viņš tad ir tik forši filmēt baznīciņu blakus, cilvēki mostās. Es domāju, kur puses skaitās, viena bagātā, viena nabagā puse, teiks. Vai mēs esam bagātie vai šitā ir bagātā. Man liekas, šī varētu būt, jo tur tā kā vecpilsētas. Kamēr šitien ir tāda vecā abūva pirmskara. Jā. Nē, viņi noteikti roka kaut kādus šitos lai nebūtu plūdi tik lieli. Tagad atnāks pavasaris atkal. Mēs esam epicentrā. Es atceros, šeit bija kāds ziņu sižet, un šeit stāvēja reportieri, man liekas. Šajā rajonā. Un es arī jūtos kā reportieris. Es tieši nodomāju, ka nolikt to kameru, mēs stāvam tā upe. Mēs vadām kaut kādu rīta raidījumu, tūlīt sāksies kaut kāds maratons, šitais tā kā pre-show. Kā jūs domājat, kā šodien ies maratonā? Ir tik forši, paldies Rimi, un riktīga atmosfēra tāda pirms bišku vēsumiņš, bet cilvēki sanākuši tāpatās. Jā, cilvēki sanākuši. Jā, te ļoti daudz cilvēku sanākuši. Jā. Mēs esam pateikties mūsu atbalstītājiem. Paldies Master Foto, jā. Mums arī vēl kādiem jāapskatās. Es nezinu. Paldies Kārlim. Dunai, bet es nezinu, Dunai. Jā. Paldies Emīlam noteikti. Paldies Jānim. Atpierās kadrā fiksējam. Jānis mums arī observo no malas. Jāni. Kādā patīk Jēkabpils vispār? Nekāda vaina. Smuka pilsēta, manuprāt. Jā, paliela. Kā tev īsumā pašam pagājušais vakariņš patika? Varēja būt labāk. Ir bijušas reizes, kad ir labāk bijis, piemēram, tie paši pilsētas svētki, kur manas prognozes izrādījās galīgi nepareizes. Bija pilns beigās. Bija pilns, jā. Vakar arī bija. Cilvēki bija jautrīgi. Paldies par DJ setu. Tur bija daudz metru izdzerts starp vietēji. Jā. Tu viņus uzlādēji. Viņi iesildījās šodien tur kaut kāds koncerts būs. Kas būs par koncertu, nezinu. Es nezinu, Miks Galvanovskis. Miks Galvanovskis. Galvanovskis? Nezinu, tas ir minējums. To bija viens puisis, kam ļoti patika tā mūzika. Viņš atnāca, viņš nelietoja alkoholu un nepīpēja cīgas. Viņš tikai dejoja savu sieviņu. Tagad visu to laiku tas viens puisis, kas dancoja tie Baltijā kreklā. Viņš nebija sarāvies. Moša kaut kādā šaiba. Šaiba? Jā. 60 gadnieks uz ripas. Nē. Man viņš vienkārši tāds enerģisks puisis. Viņš vienkārši, es nedzēju vienkārši paņēma kaut kādu šaibu, bet viņš vienkārši atnāk, uz laiku dejo. Es vairs nepīpēju, es nedzēju. Laukaņos šildās nebijuši, es nāku deju. Jā. Viņam patika ļoti, viņam visas dziesmas patika. Jā. Labi, paldies. Un mēs tagad dosimies pārēst uz ķēķi. Paldies jums un visu labu.